Rudens laiks, aizvien vairāk līst lietus, dzeltenās lapas, aizvien mazāk priecē mūsu valdība, joprojām nevar izšķirties, izlemt, vai esam sasnieguši krīzes dibenu vai neesam. Bet mēs, Maksima kolektīvs, esam nolēmuši parādīt, par spīti krīzei Latvijas iedzīvotājs ir neraudātājs. Tāpēc esam aicinājuši 20 drosmīgākos dalībniekus uz sīpolu, mizošanas un kapāšanas sacīkstēm. To, ka latvieši ir tādi raudulīgi, čīkstulīgi un mūsu nacionālā zinātne vaimanoloģija un raudāšana ir mūsu nacionālais sports, to mēs visi šodien apgāzīsim. Mēs visi demonstrējam vienkārši abrīnojam izturību, tad mēs līdz stundai, tos, kas izturēs līdz stundai, tālāk mēs aicināsim uz finālu. Godpilno 3. vietu, bronzas medaļus, izcīnīja Māja Stabulnieces kundze. Lūdzām, aplausas. Cēns dāvā kaut ko saldu un vienlaikus arī veselīgu. Tālāk lūdzam 2. vietas ieguvēju Aiju Vaivadi. Ļoti jauka Aija un skatos Aijai ir palīgs gan balvu nešanā, droši vien mājās arī mizošanā. Tālāk lūdzam mūsu sacensību uzvarētāju, godpilnās 1. vietas ieguvēju Ināru Jaunmaizi. Ināru apsveicam, jums tiek arī diploms, kur jūs varēsiet vēsturiski pierādīt, ka jūs esat Latvijas neraudātāji. Jums tiek ne tikai balva, bet arī unikāls goda nosaukums, ar ko jūs apsveicam. No dārziņiem noteikti neviens nespējas raudināt. Paldies, to mēs visi liksim aiz auss, turpmāk, vai ne, Centi? Obligāti. Tas ir tikai sākums. Paldies visiem. Paldies par izturību, paldies par drosmi.